Čau, draugi! Nu ko, ar jums kopā atkal es Nils. Un šodien, es domāju, parunāšu par ļoti vienu svarīgu tēmu. Salauzts spinnings vai salauzts makšķeri, ja vienalga. Ko darīt, ja mēs esam kaut kādā veidā salauzuši savu inventāru, nezinu, iespieduši mašīnā, durvīs, uzkāpuši viņam virsū. Un tad rodās tāda pirmā doma, ko tad darīt, mest ārā vai skriet uz veikalu, kaut ko labot, kaut ko darīt. Tad, jā, ja tu vēl neesi salauzis savu pirmo spinningu, visticamāk tas tev ir priekšā. Es jau esmu diezgan daudz kātus savā dzīvē salauzis. Un nesen atradu vienu baigu foršo meistaru, kurš principā salaboja un reanimēja dažus no maniem kātiem. Un atstāšu arī zem video viņa kontaktus. Tā kā droši vēršties, rakstat viņam, iespēju robežās cilvēks palīdzēs. Bet tagad laikam par to, ko darīt, lai spinningu nesalauztu, un ko darīt, ja tomēr tā ir gadījies, kad viņš salūz. Pirmais, lai spinningu nesalauztu, es priekš sevis arī esmu sapratis, ir nepieciešams viņu diezgan droši pārvadāt. Tas var būt vai nu tubus vēlams, vai arī pārliecināties, kad viņam, teiksim, mašīnā nekas neuzkritīs virsū, neuzgāzīsies. Jo man bija piemērs, kad bija vinējām kātu vienās sacensībās un pārvadot viņu mašīnā uzkrita nenostiprināta, teiksim tā, krava viņam virsū. Un, ja te var redzēt, nezinu, spicīte ir īsāka. Attiecīgi šī daļa man augšā noplīsa. Saīsinājās par aptuveni kaut kādiem 3 centimetriem. Ja ir noticis tik neliels atgadījums, ja es teiktu, ka to visu var salabot pašu spēkiem, es vienkārši paņēmu šo te tulpīti pēdējo un ielīmēju viņu, kā nu varēju, ar superlīmi atpakaļ uz makšķeres. Jā, tas varbūt attālums no riņķiem pamainās nedaudz tā slodze, bet principā kāds ir atkal gatavs darbībai un mēs varam turpināt sopēt. Tādā veidā es jau ar viņu makšķerēju kaut kādus, laikam, gadus 2 pēc salabošanas, varbūt pat 3. Pagaidām nekas nav pievīlis. Tad pielikšu arī bildes. Bija vēl viens atgadījums, kad sanāca nolauzt nevis spicīti kātam, bet sanāca salauzt kātu 3 daļās. Bija tā, kad es mēģināju aizmest maksimāli tālu un bija krūma apkārt. Un tad es tā uzmanīgi skatījos, kur lai neieķertu. Atvēzējos, ieliku metienā visu savu spēku, ko es biju tajā brīdī plānojis, cik tālu aizmest to mānekli. Un sanāca tā, ka es aizķēru sev aiz pakaļas, aiz biksēm. Un metot iekšā sanāca tā, ka kāds pārlūz uz 3 daļām. Attiecīgi bija, bildes es parādīšu, 3 daļas palika no kāta. Viens posms iztrūka, jo viņš kaut kur mistiski aizlidoja, nezinu, varbūt upē viņš aizgāja un aizgāja pie dieviem. Bet rezultāts bija tāds, ka no kāta bija palikušas 3 daļas, starp kurām vēl vajadzētu vienu posmu. Un tad sanāca, kad iedevu šim te meistaram, un viņš diezgan eleganti, es teiktu, pa vidu ielika vienu posmu trūkstošo. Kāds ir atkal gatavs darbībai, kāds ir atguvis savu garumu, attiecīgi mums ir kāds, jā, un augšpusē viņš ir tieši tādu pašu garumu. Tā kā super, viss ir atkal gatavs darbībai. Meistars atklāti arī pateica, uz šādu, teiksim, šādu kātu viņš vēl nebija labojis, jā, tāpēc simbolisku naudu paņēma par šo te labojumu. Un, tas pamatojoties ar to, ka uz šo te konkrēto posmu viņš garantiju nedod. Bet kātus, kurus viņš labo, teiksim, ar garantiju, tur, protams, tās summas nedaudz lielākas, bet arī meistars atbild par savu kvalitāti. Tiecīgi, kāds lokās, es teiktu, ka nav nekādi
lokās arī šī te konkrētā daļa. Es pats sevi neredzu. Lokās arī šī te konkrētā daļa, un es gribētu teikt, kad kāds pilnvērtīgi pildīs savas funkcijas. Ja? Tā kā šāds te labojums arī ir bijis. Kas vēl par kātiem? Jā, vēl viens kāds man ir bijis, kur salauzts ir šīs te apakšējās daļas stiprinājums. Par šo es atcerējos pavisam nesen. Nezinu, vai sanāks meistaram salabot šo te kātu vai nesanāks. Skatīsimies, redzēsim, jā. Ja kāds ir arī kaut ko mēģinājis labot, droši rakstat komentāros, kas bija par problēmu, kā jūs viņu atrisinājāt. Un es domāju, ka šis būs ļoti vērtīgi tiem cilvēkiem, kas, teiksim, ir salauzuši savu makšķeri un tagad domā, ko lai dara, ja? Kur meklēt kaut kādas rezerves daļas, skriet, meklēt kaut kādas, visbiežākais, protams, ir visbiežāk salūst, teiksim, no makšķeres otrs posms, ja? Tas plānākais, tievākais, metot iekšā vai iespiežot viņu kaut kur. Un tad mēģina cilvēki piemeklēt no cita ražotāja pat iespējams šo te detaļu, lai viņa derētu, lai viņu varētu savienot, ja, un izmantot tālāk šo te makšķeri. Man līdz galam šāda pieeja nevisai patīk, jo tomēr makšķere ir paredzēta baudas iegūšanai, ja, zivju makšķerēšanai, un ja viņa nepareizi strādās, viņa savu funkciju var pildīt nepilnvērtīgi. Attiecīgi, šīs divām detaļām viņām jābūt savā starpā draudzīgām un saderīgām. Tāpēc, jā, šo te kātu es vēl mēģināšu meistaram iedot, lai viņš pamēģina salabot šo apakšējo daļu, un tad obligāti uzrakstīšu, kā man veicās. Kas vēl? Jā, vēl no tādiem interesantiem, varbūt, gadījumiem bija man kāds, un kātam šī te daļa, kur stiprinās spole, viņa neturējās, iespējams, ka bija atlīmējusies, un viņa gāja par riņķi. Attiecīgi mēs spolu uzliekam virsū, un tā spola dzīvo savu dzīvi, ja? Attiecīgi to kātu arī normāli nevarēja izmantot. Diezgan vienkāršā, brutālā, varētu teikt, veidā šis te kāds tika salabots. 3 nelieli urbumi, aizpildīti ar līmi, kaut ko meistars iespējams vēl tur ir ieķīmiķojis iekšā. Bet rokturis tagad ir nofiksēts, nekas negriežās riņķī, un atkal šo te kātu var droši ķert dzīves. Viens no tādiem, laikam, foršākajiem gala rezultātiem, ko es smiegūs no kārtējā salauztā spinninga, tas gan nebija manis salauzts. Es nopirku vienu ļoti labu kātu Garī Lumis. Garī Lumis tā 7-6 garums, jā. Principā tas ir tas, ko es plānoju izmantot mazajām upēm un copē no laivas. Un viņa blanka man ļoti patīk, viņa diezgan tāda plāna, tieva, un man patīk, kā viņš sēž rokās, jā, kā viņš, tās sajūtas ir ļoti, ļoti foršas, jā, kad viņš tāds diezgan, nevarēs redzēt. Viņš ir diezgan ass, jā, un jā, bet tas, ko izdarīja meistars šim kātam, šo kātu es nopirku no viena veca copaņa, un viņam, acīm redzot, līdzīgi kā man vienam no maniem kātiem, kur es nolauzu augšējo daļu, arī šim kātam tika nolauzta pēdējā daļa. Un viņš palika par, ja mēs redzam, jā, viņš palika par centimetri 5 laikam īsāks, aptuveni, jā, kaut 5 centimetri. Un mainījās šis te riņķu izkārtojums un attiecīgi slodze uz kātu. Lētākiem kātiem es varbūt nebūtu iesprindis par teiksim, tādu masīvāku iejaukšanos. Bet šis ir labs kāds, laba blanka, un es nolēmu nedaudz tā
foršāk pieiet, jā, varbūt tai lietai. Atdeva meistaram, meistars salaboja ne tikai pēdējo tulpīti, bet viņš arī pārnesa 3 riņķus, samainīja viņa atrašanās vietu, lai pēc tam kāds pie slodzes atkal pareizi strādātu, lai viņš normāli spētu savaldīt zivi un lai visa tā slodze pārnesās normāli uz pašu kātu. Principā ar gala rezultātu esmu ļoti apmierināts. Te, nezinu, varēs redzēt, nevarēs redzēt. Tur, kur ir salīmēti pa jaunu riņķi, viņš pārlīmēs, viņas ir pārsējis. Neko nevar redzēt. Nu, es teiktu, rūpnieciski iestrādāti riņķi. Jā, perfekti. Ļoti gaidu, kad es varēšu ar viņu pacopēt. Un tad es varēšu padalīties varbūt savu kaut kādu atsauksmēm par to, kādas ir sajūtas tagad ar jauno versiju. Bet jā, ļoti, ļoti apmierināts esmu ar šo te rezultātu. Tāpēc nebaidieties kaut ko darīt ar saviem kātiem. Tāpēc, ja gadījumā notiek kaut kāda ķibele, ja, salūst kāds, nezinu, tur iespiežat viņu durvīs, mašīnā, uzkāpjat virsū, nemetat viņu ārā, nelamājieties ar vēsu prātu, apdomājiet, ko jūs gribat no tā kāta. Protams, jāmēģina saprast tās izmaksas, ja tas ir budžeta kāds pa 20-30 eiro, tad visticamāk, ka ieguldīties nav vērts un veikt kaut kādas manipulācijas. Bet, ja tas ir sirdī tuvs ļoti izstrādājums, varbūt, nezinu, tur palicis no kāda drauga par piemiņu vai no radinieka, tad vienmēr ir iespēja kātus salabot. Nu, praktiski vienmēr, neteiksim, ka vienmēr, bet praktiski visus kātus var mēģināt atdzīvināt. Protams, atkarībā no ieguldījumiem. Bet, ko es gribēju ar to pateikt? Nemetam kātus salauztos ārā, dodam viņiem otru dzīvību. Dodam viņiem iespēju sevi pierādīt atkal copē, tāpēc saudzīgi lietojiet inventāru, mēģināt pārvadāt vienmēr tubusos, uzmanīgi viņus nostiprināt, noliekat tā, lai viņiem nekas neuzgāžās virsū. Vienmēr skatieties, kur kāpjat, kad kāpjat, nezinu, ārā no laivas vai pa krastu, lai neuzkāptu uz sava spinninga vai uz sava kaut kāda copes biedra makšķeres. Ievērojot drošību, izturaties ar cieņu pret inventāru un viennozīmīgi viņš jums atmaksās to uz nākamās noķertās zivs. Ja kādam ir kādi komentāri par inventāru labošanu, droši rakstat komentārā, padalieties savā pieredzē. Tie, kas nav parakstījušies, parakstās. Tie, kas ir salauzuši kātus, iekomentējam. Tie, kas nav salauzuši kātus, arī iekomentējam. Un tiekamies nākamais video, cerams jau pie upes, kuras mēģināšu varbūt uz vienu no atdzīvinātiem, atjaunotajiem kātiem tikt pie kādas jaunas, svaigas zivs. Tiekās!